Katru dienu, katru nakti prožektori spīd, meži tiek izcirsti, kamēr cīnāmies ar valodām, vēl nesaprotam, ar ko novērš mūsu uzmanību, un mūsu meži ar katru dienu paliek arvien mazāk un mazāk. Brendan, tu kā nākošā paudze pastāsti, priekš kam ar ko ir svarīga Latvijas meži? Mūsu Latvijas meži ir viena no visekoloģiskajām Eiropā. Un mūsu meži pārvērš no ogļskābes gāzes uz skābekli, ar kuru mēs, protams, elpojam. Mēs esam viena no ģeneratoriem, kas apgādāja Eiropu, ne tikai Eiropu ar skābekli, ja? Nu, protams. Un jautājums, cik ir palikuši tie Latvijas meži tagad pēc statistikas? Mūsu meži apklāja Latviju apmēram 56% 2017. gada, bet tagad pēc oficiālajiem 2022. palikuši apmēram 30%. Tātad mēs ar katru dienu ne tikai demogrāfiski izmirstam kā tauta, bet arī ģeogrāfiski kā meži un viss tas, kas mums pieder latviešiem. Protams, Diemžēl, bet tā tas ir. Domājiet paši un komentējiet, kas īsti notiekās Latvijā. Nevedieties uz provokācijām, domājiet ar savu galvu un skatieties, kas notiekās aiz mūsu muguras.